Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā pamācībā iepazīstināsim ar to, kā nomainīt Lenovo Yoga ieslēgšanas pogas plati. Pirms uzsākt remontu, ir svarīgi veikt bezmaksas diagnostiku, lai noskaidrotu, vai tiešām nepieciešama plātes maiņa. Ja jums nav nepieciešamo prasmju, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm, lai nodrošinātu ērtu remonta procesu. 1. Sākumā, lai veiktu diagnostiku, pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir pilnībā izslēgta un atvienota no strāvas avota. Ja iespējams, izņemiet akumulātoru, lai nodrošinātu papildu drošību. 2. Pārbaudiet, vai ieslēgšanas poga reaģē uz nospiešanu. Ja poga ir iestrēgusi vai nesadarbojas, tas var liecināt par bojājumu. Šajā gadījumā turpinām ar plātes nomaiņu. 3. Sagatavojiet nepieciešamos instrumentus – skrūvgriezi, pinceti, plastmasas atdalītājus un jaunu plati. Ja jums nav jaunas plātes, varat to iegādāties no uzticama pārdevēja vai sazināties ar mūsu servisu, kas piedāvā dažādas rezerves daļas. 4. Sāciet ar aizmugurējās vāka noņemšanu. Izmantojiet plastmasas atdalītāju, lai uzmanīgi atdalītu vāku no korpusa. Rūpīgi strādājiet ap malām, lai nesabojātu ierīci. 5. Kad vāks ir noņemts, meklējiet ieslēgšanas pogas plati. Tā parasti atrodas netālu no akumulātora un ir savienota ar galveno mātes plati. 6. Atvienojiet plati, uzmanīgi izņemot savienotājus ar pinceti vai skrūvgriezi. Pārliecinieties, ka neiznīcināt citus komponentus. Ja nepieciešams, veiciet fotogrāfijas vai piezīmes par savienojumiem, lai pēc tam būtu vieglāk salikt visu kopā. 7. Tagad ir laiks uzstādīt jauno plati. Ievietojiet to precīzi tajā pašā vietā, kur bija vecā. Pārliecinieties, ka visi savienotāji ir droši nostiprināti. 8. Kad jaunā plate ir uzstādīta, uzmanīgi noregulējiet aizmugurējo vāku atpakaļ vietā. Pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir pareizi nostiprināti, lai nodrošinātu ierīces stabilitāti. 9. Pēc tam pievienojiet akumulātoru, ja tas tika izņemts, un ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu, vai jauna poga darbojas pareizi. Ja pēc šo soļu veikšanas problēma joprojām pastāv, iesakām sazināties ar speciālistiem, kas piedāvā remonta pakalpojumus. Mūsu servis nodrošina saņemšanu pie durvīm un piedāvā izdevīgus piedāvājumus pirms remonta, lai jūs varētu būt droši par savu izvēli. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.